Paldies par aplausiem. Tā, tas avansā, ja. Tā, nu es esmu, Vilnis Rantiņš, esmu pēc izglītības rūpniecības procesa automatizācijas inženieris. Nu, es nestāstīšu pa visu savu darbu, stāžu un gadiem, jo tas ir vairāk kā 50. Tāpēc tas būs pārāk gari. Bet sāksim to 25 gadu apmēram to laiku, ja? Nu, varbūt 88. gads. Ja? Nu, principā, tas bija tas laiks, kad jau nebija tik vajadzīga partijas piederība, un tad man uzaicināja uz rūpniecības komiteju, ja? Un nu, sākās tāds interesants periods, nu, beidzās plānveida ekonomika, ja, un jāsāk bija domāt par tirgiem. Krievijas tirgi sāk slēgties ciet. Nu, un tad mēs, nu kā, sākām domāt. Jūk un brūk uzņēmumi, ja, ekonomika, naudas nav, kaut kas jādomā. Tā kā, nu, un tad sākās tāds aktīvs darbs, mainīt domas. Daudzos uzņēmumos bija labas iekārtas, labas tehnoloģijas, bet domāšana bija vecā. Un arī pēc tam vēlāk, kad jaunās tehnoloģijas iepirka, ja, visā šī periodā es nācu pie tāda viena secinājuma. Ja. Var nomainīt iekārtas, var nomainīt tehnoloģijas, domāšana mainās vislēnāk. Ja. Un tas bija tas process, ko daudzi uzņēmumu vadītāji arī nevarēja pielāgoties tam, kad Jo plāna ekonomikā bija tikai jāražo, saprot, tev neinteresēja, kur tas produkts aiziet un kas ar viņu notiek. Ja? Bet šeit bija jādomā, kā tu pārdos un kur tu dabūsi tirgus. Nu, un tad bija tāds moments, ka mēs ar vienu mūsu rafiņu veco, ja, ņēmām un sākām, kad mums bija 4 uzņēmumi, mēs 2-6 cilvēki, ja, sākām braukāt pa Eiropu, ja, meklēt kontaktus. Tas bija tāds interesants, teikšu tā godīgi, arī ar tām valodas zināšanām bija pašvāk, jo krievu valodu un latviešu valodu maz, kur sapratu, un angļu valodas un vācu valodas zināšanas bija pašvāks. Tad bija anekdotiski gadījumi daudz, bet viens tāds moments, ja, ko noteikti, kā sakas, tā palika atmiņā. Cilvēki visur ir vienādi, un principā viņi ir labsirdīgi un pretim nākoši. Jo kā tu pieies cilvēkam, tā viņš attieksies pret tevi. Tas ir tā pārsvarā, ja? Nu, un tad kad mūs, nu, bija tāds periods, kad rūpniecība Latvijā nav vajadzīga, un Latvija būs banka, turismu un tranzīta zeme, tas ir 93. gads, pagājušā gads. Nu, tad dabīgi ar to rūpniecību bija pašvāk. Mašīna būva metāla apstrāde bija 8% no rūpniecības kopjoma. Ja? Nu, mēs domājam, kā izdzīvot, un tad bija arī tāds moments, kad uzņēmumiem trūka kontaktu, trūka informācijas. Ja? Un tāpēc nodibinājām asociāciju, kas bija informācijas un konsultācijas centrs. Ja? No sākuma bija 7 uzņēmumi, tagad ir 167 vai 8. Tā kā, nu, un pašreizajā momentā vairāk kā 80% no visas nozares kopjoma ražo asociācijas biedri. Nu, un tad mēs sākam domāt un sākam mācīties, kādā veidā strādāt tirgus ekonomikā. Ja? Nu, un ko es varu pateikt? Principā jau viens tāds moments ir, kas vadītājiem, un es to asociāciju dibināju un vadīju, un tagad esmu padomas priekšsēdētājs, tur tas ierakstīts bijušais, tas ir man Grēviņkungs vienkārši atlaists pensijā, ja. Bet šito te, un jebkurā situācijā vadītājiem ir jāpieņem lēmums. Un nedrīkst stiept gumiju, ja, lēmumu pieņemšanā. Jā, tas noved pie kļūdām.
Bet no kļūdām arī mācās. Un tas ir viens tāds ļoti būtisks moments. Ja? Un vēl viens tāds, ko es gribētu teikt. Ja? Dabīgi jāmācās, es gan jau tajā laikā studentiem teicu, ka jāmācās inženieriem ir visu mūžu, bet dzīve pierādījusi to, kad jebkurām, kas grib noturēties tajā straumē, ja? Un tam ir jāmācās visu mūžu. Un tad tu nekad nejutīsies atstumts, nejutīsies bez darba, ja? Jo smadzenes ir vienmēr vajadzīgs un būs vajadzīgs. Un vēl jāsaka tā, ka praktiski, lai strādājot ar cilvēkiem, ja? Vēl viens tāda atziņa, ja? Kad ir jābūt tomēr vadītājiem, jābūt atvērtam. Ja? Un jo mazāk noslēgsies, jo vairāk dos informāciju cilvēkiem, jo viņi pret tev arī labāk izturēsies. Un arī tavs darbinieks, ja viņš būs informēts par mērķiem, ja? Viņš nekautrēsies nākt saskaņot tev kādā veidā to labāk izdarīt. Ja, tā kā tie ir tādi, manā uztverē tādi pamatprincipi, kas būtu vajadzīgs. Ja? Un tā. Un vēl viens tāds moments, kas ir jābūt nākotnes redzējumam, vienmēr vadītājām. Noteikti jābūt. Jā, viņš var būt kļūdains, jo mēs nevaram paredzēt šodien tehnoloģijas un tehnika tik strauji attīstās, un dzīve ir svārstīga, viņa mainīga. Un tirgu arī mēs nevaram pat prognozēt godīgi nākošo gadu. Mēs viņu prognozējam, ja? Dabīgi, viņš var mainīties, ja? Un tāpēc tev jābūt ļoti elastīgām, ja? Bet to redzējumu tev noteikti ir jārāda. Un konkrēts arī piemēri var teikt arī nozars. Kāpēc es teicu, kā konsultācija, informācija konsultācijas centrs, ja? Jo pirmo kompjūteri, tas bija Robotrons tāds, nopirkām 90. gadā Rūpniecības ministrijā, ja? Un man vēl bija tāda pārmetuma, ko tad tādu štruntu nopirka, saproties, un izgāza naudu, ja? Bet, tas bija sākums uzskaitēm, sākums tādām lietām. Tāpēc jāriska ir uz tādiem jautājumiem, ko tu uzskati, ka tā ir attīstība. Ja? Tāpēc es neuztaisīju nekādu prezentāciju, jo es tā domāju vispār, ko es no tādām teorētiskām lietām jums neko nepastāstīšu, bet no tādas prakses vienkārši. Ja, kādā veidā tas viss veidojās, un jāsaka tā, kad kā jau es teicu, pamatprincips būt elastīgam, ja, nebaidīties pieņemt lēmums, ja, vienmēr, kā saka, būt atklātam, ja, un tā kā es domāju, kad, ja runājam par to, par izdegšanu, ja, ja, tas ir smags jautājums diezgan, bet, jo ir, un parasti tev uznāk tādas krīzītes, ja, tad, kad tu jūti, ka tevi neieklausās, ja, kad principā, konkrēts piemērs arī, es gan neesmu te, lai kritizētu valdību, bet, ja mēs runājam par daudziem priekšlikumiem, mēs katru gadu sūtam ekonomikas ministrijai, bieži vien arī ministru kabinetiem savus, kas traucē nozars attīstību. Ja? Un tas jau ne tikai nozars attīstība, tas viss ekonomikas attīstība. Un es te pacēlu 2 dienas atpakaļ, vajadzēja gatavot vienu materiālu, kas saistīts ar inovāciju attīstību un tādām lietām, un paskatījos no 98. gada, mēs sākam rakstīt par to, kad reinvestēto peļņu neaplikt ar nodokli, kas veicina mazo uzņēmumu attīstību.
Jo, kāpēc? Tāpēc, ka lielie uzņēmumi var kredītus dabūt. Vienkārši viņiem pat to naudu, nu, es neteikšu, ka bet pakaļ, bet, nu, iesaka, bet maziem, tas lielāks risks bankām, ja? Un dabīgi. Bankas negrib briesmīgi riskēt. Un tāpēc viņiem nav to naudu, kur ņemt. Viņam jāmaksā ir uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uzreiz. Viņš varētu būt lielāks, nevis 15, bet 25%. Viņš varētu būt. Ja tu ņem ārā naudu, tad tu maksā. Bet ja tu ieliec ražošanā, tad tie uzņēmumi var attīstīties. Tāpēc mums tā stagnācija vēl, nu, joprojām ir. Nu, it kā no 8. gada sola, ka būšu. No 18. pareizāk sakot. Tā kā, un ja tādi, ja, tu pastāv augšā šito, tu domā, vēns prāvs, visi jāsviež pa gaisu un jāiet pensijā. Bet, nu, tad ir vienkārši, tev vai nu uz nedēļas kaut kur jāizmūk, ja, vai nu, bet palīdz arī tādus, kā saka, nu, atslēgties kaut kur nostāns, fizisks, visādas, nu, var trenažieru zāli vai mešu vai jūra, nav būtiski, jā. Bet vienkārši tev ir vecais teiciens, veselā miesā vesels gars, viņš joprojām ir spēkā. Tā kā, tāpēc, nu, es neesmu pārtērējis jau laiku, ne? Nē. Tā. Nu, ko var vēl jums pateikt? Tā, man ir tāds, jā, un pa komandu. Pa komandas veidošanu. Te ir ļoti būtiski. Es jau uzskatu, ka gudrs vadītājs noteikti meklēs cilvēkus, kas ir gudrāk par viņu savā jomā. Jo tas ir labi. Jo, piedodiet, es arī no darbiniekiem mācos. Nepārtraukt. Tas ir normāli. Jo tu nevar būt universāls un zināt visu. Tas, kas saka, viņš zina visu, viņš nezina nekā. Jo vairāk tu zini, jo tu saproti, ka tu nevari visu to aptvert. Kaut gan gribētos. Tāpēc ir jāpieņem zinoši darbinieki un tikai tādā veidā var, kā saka, attīstīt savu ideju, ja? Vai kopēju ideju. Tā kā es domāju, ka mēs, nu, principā jau, un vēl viens tāds, ko es parasti studentiem saku, ka viņi ir, nu, pirmā kursā, ka ievada profesijā vai kaut ko tādu, ja? Tad viņiem ir iespēja mācīties. Un vienīgā bagātība cilvēkam, kas ir, tā ir tā, kas ir viņa galvā un kas ir viņa rokās. Jo to nevar apņemt neviens nekad, tikai kopā galva. Paldies! Paldies, Vilni. Un tagad es domāju, gan jau pēc... Tā, jautājums, jā, jebkurs. Varbūt pārmaiņas pēc kāds no autorijas grib sākt jautājumu sesiju. Lūdzu. Antra Bergmane. Jūs teicāt, ka vadītājiem ir jāpieņem lēmumi un tie ir jāpieņem ātri, nevilcinoties. Nu, ir lēmumi, kas jāpieņem ātri un vienpersonīgi. Kā jums liekas, ir dažādi veidi lēmumi? Cik ļoti ir jāiesaista komanda lēmumu pieņemšanā? Savu komandu dabīgi, jā, ļoti daudzos gadījumos. Jā, ir tādi momenti, kad nevar vilcināties un tevi kā vadītājiem jāpieņem lēmums. Tas ir normāli, bet principā komandai ir jāzina, uz kurien viņi iet un saviet, jo jābūt ir tā, ja tu neesi uz vietas, komandai jāstrādā. Un ja viņi nezinās, ko tu izlēms, ko tu esi pieņēmis, kādas lēmumus, tad viņi nevarēs normāli strādāt. Tā kā tas ir... Jā, jo mums tā struktūra ir diezgan tāda, pašreizajā momentā mums ir, no šī gada aprīļa tikai, mums ir 2 pakāpi. Mums ir valde, kur ir 3 cilvēku sastāvā, tas izpildu orgāns, ja, un padome, kur ir 13 uzņēmumi, pareizāk, 12 uzņēmumi, es esmu 13. Ja. Un 13 man tās mīļš skaitlis ir, tāpēc, ka es esmu dzimis arī 13. Un šito te, bet principā mums bija liela valde,
mums bija pār 10 cilvēkiem, un es biju valdes priekšsēdētājs, ka mēs izveidojam. Jo principā mēs bijām 6 cilvēki, 7, jā. Kad uzņēma vienkārši no Daugavpils, Liepājas, Aizputs, teica, Vilnu, kaut kas ir jādara, jo mēs vienkārši nezinām, kādas lēmumus pieņem valdība, kamēr nonāk avīzē, tas ir ilgs laiks, ja? Jo telefonu mobilē nekāda nebija, tad pat tie pīkstuļi nebija vēl, ja? Un tad, kungs un dievs, un tāpēc radās tā asociācija, ja? Un arī tur mēs nopirkām kompjuteri, lai uzreiz varētu, faks un tā tālāk, un pēc tam vēl kad bišķiņ bagātāk kļuvām, tad vecos kompjuterus izdalījām uz uzņēmumiem, ja, lai tie sāk attīsties. Tā, ka tas viss ir tāds interesants process, man nekad nav bijis garlaicīgi. Ja? Tā kā. Tā. Ir? Jā, droši. Aivars Pēcinieks. Kāds jums ir šobrīd asociācija, un varbūt ir jums kā padomas priekšsēdētājiem, kādi lielākie izaicinājumi šobrīd ir tieši? Ziniet, šobrīd joprojām mēs nopietni. Mēs esam arī Darba konfederācijas biedri un Tirdzniecības rūpniecības kameras biedri. Dabīgi, lai veidot to piramīdu no mūsu priekšlikumu nonākt līdz valdībai, ja, tam jābūt. Un piedalos arī 13. sadarbības padomē, Tautsaimniecības padomē, un mums lielākie, paldies Dievam, mēs esam, joprojām par spēles noteikumiem. Ja? Un tas ir tas smagākais jautājums, kas šogad bija arī pie biznesa, pie budžeta, kā saka, izskatīšanas, par ko mēs esam panākuši vienot platformu starp Tirdzniecības rūpniecības kameru un Darba konfederāciju, ja? Un tie priekšlikumi, kas ir iesniegt ministra kabinetā, ja? Dabīgi, viņš atvirzījās atkal pa gadu, bet tas arī viens no tādiem momentiem, kad tas bija pilnīgais bardaks, es atvainojos par rūpību, kad mainīja likumdošanu 2-3 reizes gadā kaut kas mainījās, ja? Jo savukārt uzņēmumam, mēs par to arī esam ilgi karojuši, uzņēmumam ir vajadzīgs budžets, lai sastādītu. Tev jāzina spēles noteikumi, ja? Un spēles noteikumu stabilitāte, tas ir viens no tādiem pamatjautājumiem. Otrs pamatjautājums, kurš godīgi runājot, joprojām nav atrisināts, tā ir tiesu sistēma. Ja, jo pārāk ilgi visi tie procesi velkās un vēl ieņēma dienas attieksmi pret uzņēmējiem kā tādiem. Ja, jo tas jautājums, jo uzņēmēji nav tie sliktākie cilvēki, jo nebūtu uzņēmēji, arī valsts aparāts nevarētu tikt uzturēts. Jo tie ir galvenie nodokļu maksātāji, bet tas joprojām netiek normāli noliks pa plaukņiem. Un tāpēc pašreizajā momentā tāds interesants moments. Mēs tik tiešām ar nepacietību gaidām jauno ieņēmumu dienestu ģenerāla direktoru, ja, lai varētu tos jautājumus izrunāt. Jo ja man aiztur, principā mūsu nozara vairāk 80% no savas produkcijas, ko ražo, eksportē. Ja. Tas ir pēc statistikas, ja mēs skaitām, ja tās ir 113 vai 114 valstis dažādas, ja, pārsvarā tas ir no lielākais eksports mums ir no Vācijas uz ziemeļiem, ja, jo mēs ar ziemeļnieku, mums laikam arī ziemeļnieku domāšana, jo mēs tur daudz labāk saprotamies. Un mums ir, redziet, mums ir PVN atmaksa. Un ja mums atnāk audīts, viņš tur ievēlkās 2-3 mēnešus, un mums neatmaksā to pievienotā vērtības nodokli, tad mēs paliekam bez apgrozājuma līdzekļiem. Un saprot, un grib vai negrib, un ja tas vēl turpinās, un tas bieži vien ir kaut kāds partners, kaut kas nav ritīgi ar viņu, tad ir diezgan liels skaits uzņēmumu šādā situācijā bankrotējuši. Ja? Vai arī viņš likvidējuši to uzņēmumu un taisa kaut ko citu, bet tas nav. Tāpēc es saku, ka ir jāsaprot ekonomikas pamatprincipi.
no kurienes rodās nauda budžetam, ja? Un kas ir jādara, lai biznesam būtu izdevīgi attīstīties Latvijā. Lai spēles noteikumi, kā mēs uzstādām to jautājumu, lai spēles noteikumi nebūtu sliktāk kā kaimiņu valstīs. Tas ir nodokļu nodevu, energoresursu, un tā pamatā, ja? Labi, vēl ir kādi jautājumi? Droši? Es zinu, ka laiks iet. Jo man ir viens jautājums. Nu, lūdzu. Cik mēs esam tiešsaistē un ir filmēts? O, es atvainojos. Es biju aizmirsis, ka tu filmē. Viss kārtībā. Es došu noslēdzošo jautājumu šai jautājumu atbilžu sesijai. Un man konkrēti uzrunāja tā daļa, kur jūs vēl minējāt to klientu meklēšanu pa Eiropu šiem te Latvijas jauniem uzņēmumiem, tāpēc kā sistēma mainījās. Varbūt kāds būtu tās galvenās atziņas no tieši tā laika, pēc 1, 2, 3? Es jums pateikšu tā, tas nav viegls process. Normāli klientu atrast jaunu, stabilu. Ja? Nu, es teikšu tā, no gada līdz 5 gadiem tas var vilkties. Nu, pēc pieredzes vienkārši. Ja? Un jāsaka tā, mēs no 95. gada esam Hannoveras mese, tā ir lielākā industriālā mese pasaulē, otra lielākā ir Čikāga, bet tā ir vienreiz 2 gados, un viņa mazāk nekā Hannovera. Un tur pirmo reizi aizbraucu uz turienu, nu var teikt kā balta lapa. Ja? Man bija uzņēmums saraksts, šitādu lapiņu uzrakstīts, ja? Ko kurš dara, es daudz maz zinu, ja? Un domāju, nu, sāku tur darboties. Nu, diezgan švaki gāja, teikšu kā ir. Un uzņēmumi arī bija. Bet jā, mēs piedalāmies katru gadu vismaz 7, 8 izstādēs, kur ir kooperācija piegādes, un es nerunāju par specializētājiem izstādēm, katram savā šaurā nišā. Ja? Nu, un tad vēl mēs katru gadu izdodām tādu žurnālu. Viņš ir angļu valodā, tikai man viens otrs ir pārmetis, kāpēc tevi tikai angļu valodā nav latviešu, bet mums ir pasaules tirgus. Mēs nedalām kādu produkciju iet uz Latviju un kādi iet citās valstīs. Nu, un tas arī tiek izplatīts visās mūsu vēstniecībās un pārstāvniecībās, arī visām citu valstu vēstniecībām un pārstāvniecībām Latvijā ir tāda kataloga, ja? Un tās pārstāvniecības savukārt, kā jau es teicu, tev jābūt atklātam, un tās pārstāvniecības viņi jau zina mūsu koordinātus, un viņi saistās ar mums, tikko viņiem ir kādas. Un nu pat 3 dienas atpakaļ es biju Jelgavā. TS Rīga ir tāds uzņēmums. Viņš ražo šķeldotājs, tāds palielas, mazāks kāds vajag. Bet tas ir franču uzņēmums. Viņš kaut kāds koncerns lielāks, tur vairākas produkcijas. Bet, un man patika atsauksme. Ja? Viens no tām mātes uzņēmumu pārstāvjiem, kas arī bija šeit, apskatījām to uzņēmumu visu un izgājām tur pilnīgi līnijas sistēma, tiešām reāli ieviest un viss normāli darbojās. Nu, viņš teica tā, jā, mēs saņemam detaļas un mezglus no vairākām valstīm, ja? Ne tikai no Latvijas, bet arī no Vācijas un Itālijas. Un ziniet, ko viņš teica? Viņš teica tā, ka no ar jums ir vislabākā sadarbība, jo precizitāte piegādēs un arī kvalitātē ir augstā līmenī. Tā kā tas man bija tāds, es parasti kritizēju izglītību, jo joprojām mēs neesam panākuši to, kad fizika, ķīmija ir obligātie priekšmeti. Kas ir mans hobijs ir matemātika un fizika, ja? Un šitās te mēs gan cik 4 gadu atpakaļ Tautssaimniecības padomē pieņēmām vienbalsīgi pieņēmām lēmumu, kad vajag mācīt jauniešiem. Tagad mums iet pat tāds liels autobus, 18 metrīgs pa Latvijas skolām. Nu, mēs esam jau kaut kādas 112 skolas apbraukājuši,
kur iekšā programmētie darba galda miniatūrā, festa automatizācija un tā tālāk, lai ieinteresētu jauniešu inženieru zinātnēs. Jo es joprojām uzskatu, ka inženieru zinātnes ir tās, kas attīst sabiedrību un attīst ekonomiku. Paldies! Paldies par plašu atbildi. Manuprāt, tā galvenā atziņa, kādā ziņā no tās pieredzes saistībā ar rietumiem, ir tas, cik svarīgs ir menedžments, kas nodrošina šo precizitāti un kvalitāti. Jā, un menedžmentam šobrīd kas ir? Viņam, tam, kas grib kaut ko pārdot, viņam nav jāzina tikai valodas. Dabīgi, normāli šobrīd jāzina, lai man, kā man šitie te austriešu kolēģi saka, lai maza valsts izdzīvot Eiropā, normāli dzīvot, ir jāzina 4-5 valodas. Tad tu dzīvos normāli, ja? Tas ir viens moments. Dabīgi jāskatās, kur tev galvenie tirgi un kādas valodas tev vajag, ja? Un otrs, kas ir, principā, tev jau, lai tu kaut ko pārdot sev, tev ir jāzina, kā tas produkts tiek izgatavots, ja? Un kādas tev ir priekšrocības pret taviem konkurentiem. Jo šobrīd konkurence ir pasaulē tik milzīgi, ja? Un sevišķi pēc pēdējās krīzes, ja? Pēc 8. 9. gada, ja? Nu, tur, mums pieaug drausmīgi apjomi, bet sakarā metaloģija atkal nokritās. Bet tik tiešām konkurence ir tāda, un tu parādīs tirgu, tajā pašā Hanoverē parādīs savu izstrādājumu, pēc gada ķīnietis tev parādīs to pašu, varbūt pat labāk noformēt. Tāpēc tev ir jāsaprot, ka tu nevari, ja tev kaut labi iet, tad tu nedrīkst atslāpt. Tieši otrādi. Kad tev labi iet, tad obligāti jāstrādā pie kaut kā jauna. Labi. Paldies, Vilni, un kā pateicība es vēlējos pasniegt šādu mazu diplomu, un lūdzu aplausus Vilnim. Labi.